ka es šodien, ko es gribu pacelt tēmu, kuras tā lielā vilcienā teikt, kā saukt par identitāti, uzņēmēju identitāti. Un kāpēc to tēmu gribu pacelt, pēdējā laikā, pēdējās pāris nedēļās pašam bija tā mazā identitātes krīze, un es arī pamanīju, ka runājot ar uzņēmējiem, citiem uzņēmējiem, kuriem es strādāju, man klienti, gan arī man vienkārši paziņojums, pārgājienu, bet tur ir viens čalis, kuram ir parāda piedziņas uzņēmums, un viņam arī vienkārši tāda identitātes krīze visu laiku tā kā uzpeld. Un es domāju, ka uzņēmējiem izpeld tā kā biežāk. Savā ziņā varbūt tāpēc, ka mēs esam mums tik viegli svārstīties. Mēs esam tādi ļoti plūstoši rasa, ne? Jo mēs esam sev parādījuši, ka mēs vienkārši varam manifestēt realitāti. Bet tu ar identitāti saproti tieši to, ko tu nodarbojies, kas ir tā feature? Jā, es domāju, gan tas, gan. Es teiktu, gan tas, ar ko tu tieši dari, ko tu tieši piedāvā, kāds tas pakalpojums, ko piedāvā, kāds tas projekts, ko piedāvā, bet arī dziļāk par to, vienkārši kāds tu cilvēks esi. Kā es pakomentēju, tas šodien rakstīju vienu rakstu arī Substackā, kur es izcēlu to, kur sanāk tā krīvenē, kad es varbūt pirms es pat sākušu to uzņēmēju darbības, to journey, bieži uzpeldēju tas lifestyle, biznesa, tā kā, varbūt es dzirdēju, man šķiet, Tim Ferris, es negribu samalot, man šķiet, viņam bija tā grāmata, kas bija kā 4-hour work week, vai kaut kas tāds, vai 4-hour work, jā, viņam. Es dzirdēju, bet nāc. Jā, es arī pat neesmu šeit ilsījos grāmatas, vienkārši es zinu, ka tas koncepts eksistē, es zinu, ka cilvēks saka, lifestyle business, un neuztais business, kur tu atpūties plēnā visu, Un, kad es biju jauns, kad es sāku to uzņēmēju sākumā, es varbūt pat gribēju tādu sapņu, es vienkārši ceršu tur mojito, vienkārši čillošu uzņēmumu. Tad vienā brīdī tu kaut kā saproti, ka tas vienkārši nav realistiski. Tu saproti, ka biznesa ir grūts. Un vienā brīdī, kas bija 20 gadīgs, 21 gadīgs, kad es mēģināšu tā palēnām plezīrot un čillot un reizē būvēt biznesu, vienkārši nesanāca. Es sapratu, ka, vajadzēs lokoties iekšā, nevar tāpat vien sagaidīt kaut kas notiks. Un, kad es runāju par identitāti, ko es tajā laikā beigās realizēju savā psihē, teiksim tā, kad es sapratu, ka es nevarēšu atpūsties, lai uztaisītu biznesu, es nevarēšu apvienot, es vienkārši kā pilnīgi to atpūtu, kā nomatīšu, kā konceptu. Es vienkārši kļūšu par cilvēku, kurš tā kā embrace to, un tad, sāk skatīties visus tos hustle čalīšu internetā, tos Gary Vee, un tajā laikā, protams, arī bija Andrejs Tāte, un Andrew Tate. Visi tie tipi, viņi visi tā kā saka, tu neviens tam nāks glābt, tu esi on your own, tu vienkārši hustlos. Un tad es vienkārši apēdu to visu, es vienkārši sāku rūkāt. Ritīgi rūkāju, ritīgi ilgu laiku vienkārši močīt. Tad pieņemsim tagad tur klients saka, hei, kur būs jūnijas un nedaudz es atvainoju, kad varbūt kurš dienas tu būs atvainojums. What you mean? Nē, es tā ņēmis jau cik gadus, not gonna happen, es kādījos rūkāt 247. Un tajā pašā laikā, tieši pēdējās pāris nedēļās man bija tā identity krīze, jo es kā skatījos savu dzīvi, es sapratu, ka visiem dzīvi progresē, un es vienkārši rūkāju visu dienu. Es negribu, lai tā turpinās. Definitely. Es izdarīju konkrētas izvēles, kur sapratu, ka hei, es pilnīgi attālināts, sāku ceļot, es dzīvošu tajā valstī. Es izdarīju konkrētas izvēles, kuras pat atlaida varbūt konkrētus klientus, kas varbūt nedeva man to naudu atpakaļ proporcionāli tam, ko es investēju laiku, savu sazdarīju ar to, kas man reāli nopelna. Un tas man atstāja ļoti interesanti to scenāriju, ka vienkārši daudz brīva laika, kur man tik jāizpilda gudri, vairāk nekā tīri darbu, bet darbu, kas man tiešām nesīs to atdevumu. Tur man uzreiz tāda identitātes krīze, kur es esmu pieredzis vienkārši hustle. Un tagad ir scenārijs, kur tas man vairs nemaksā, kā man vairs nav. Un tas vairs nebūs neiedos to atdevi, ko es šobrīd. To jēgu, to vērtību. Tad liekas, tas laiks vienkārši veistots. Ja tu nekaslo, tad tu veisto to laiku. Un tāpēc man smadzenēm ļoti grūti, jo tagad sanāk, ka tas reverse identity shifts. Ja pirms tam bija tā, ka es daudz plezīroju, un tagad es uztaisīju to identity shift, kad es visu laiku strādāju, tagad man ir jādara otrādāk. Tas ir atkal tāda anti-identity krīze. Un vienkārši ļoti interesants koncepts, ko es novēroju, kad ir tāds ļoti interesants tāda bērza tur, kur tev šķiet tik jocīgi, kā tev arī, kā varbūt grūti neko nedarīt. Tā reāli ir. Un man tas scenārijs ir, kad man tagad ir brīvs laiks, es zinu, ka man vajag kaut ko darīt. Bet es zinu, ja es darīšu to pašu, ko es darīju līdz šim, es nonākšu līdz tiem pašiem rezultātiem. Es nevaru darīt to pašu, ko es darīšu, man jāizdomā kaut ko jauns. Un tur ir tāds frictions, jo tagad tev vajag darīt kaut ko, Tev kaut kā
smazeni jāapmēna, lai tikai liktos. Tas jau quality time, tad draudzene pavadīs laiku un tā. Tas veidos tās atmiņas, kad būs vecumdienās, neatceries to vienalga otrdienas dienu, kad tu visu dienu norakoji. Bet, ja tu kā draudzene kaut kā redzēs, būs labas atmiņas. Paliks tikai to vienkārši varbūt to vērtību, nevis nauda, bet core memories, kaut kādu, ko bērniem stāstīt vecumdienās. Jā, tieši tā. Es arī pirms vēlreiz skatījos viens podcasts, tieši pirms tam Doms kaut kā, viņš jau uzvārds pārāk sarežģīts, bet viņš arī ir no ASV viens uzņēmējs, kuriem ir rītīgi liela uzņēmuma. Un viņš arī izcēl šo faktu, ka viņiem šobrīd ir kaut kāds minējuši, 36, 37. Viņš teica, ka viņš retairos 40 gados. Un 40 gados viņš retairos, tāpēc, ka viņam bērnam tajā laikā būs kaut kādi 6 gadi. Un viņš to izfīčo tā, ka kamēr tas bērns būs visam jauns, viņš baigi neatcerēsies to. Tas tēvs varbūt nebija tik prezent, bet pēc tam, kad viņš jau būs jau conscious fāzē, tad jau atcerēsies, tas bērns būs viņam jau core memories, sāk būvēties. Un ko viņš izcēlē, ka tajā periodā viņš optimizēs uz citu lietu. Tagad viņš optimizē uz to, lai būtu maksimāli nauda, un tad, kad pienāks tas periods, viņš optimizēs to, lai viņš būtu maksimāli prezentīvi. Tas ir prioritāts. Jā, tas prioritāts. Un līdzīgi ir, kur šajā scenārijā, kur tu vari apsēsties, tā kā es apsēdos, un pagaid, uz ko es šobrīd optimizēju. Es optimizēju šobrīd uz, naudu, uz rezultātiem, uz kaut ko. Un kāpēc man viņš šobrīd vajag? Bet tas tiešām tas, ko man šobrīd vajag, vai tas ir tas, ko man šobrīd ir vērts optimizēt. Jo, ja tu pasties līdzīgi kā Doms izdarīja, tajā laikā, kur man šobrīd man nav bērni, man nav hipotekāri, man nav nekas, es nekad nebūšu tik brīvs kā šobrīd, bet tiešām šis šobrīd laiks ir, lai optimizētu uz to, kad es vienkārši galā lejā rukāju. Es nezinu, vai tā ir pareizi dabūna, es vienkārši saku, ka es noesu secinājumu, ka tieši šis ir laiks, kur tu vari optimizēt uz atmiņām, tā kā saka. Un jā, tas, ko es esmu ievērojis, ka šīs identitātes krīzes, vienkārši notiek kā cikliski. Kā man tas, es pamanīju, ka pirmo reizi, kad tas cikls tā kā fully noslēdzās, un tagad atkal tas rītīgais transition periods, izcēlās. Kad es nevaru ka šī labākā, es varētu sēdēt un teikt, ka 4-hour workweek, tas īstais mērķis, ja visiem to vajadzētu optimizēt. Tie būtu meli, jo es zinu for a fact, ka ja es nebūtu izgājis cauri tam hustle periodam, es vienkārši nebūtu dabūjis nekādus rezultātus. Es nevarēju optimizēt uz lifestyle, pirms es optimizēju uz hustle. Jā, man liekas, tā jau ir. Viņš jau arī, piemēram, tikko minēja, viņš ir ļoti daudz hustlojis, lai pēc tam 40 gados ietu pensijā, un viņš varētu to darīt, bet iepriekš viņam bija tas hustle periods. Tāpēc es teiktu, varbūt vairāk tie hustle periodi, lai pēc tam tu varētu iet, ka tu jau esi uzbūvējis jau kaut kādas sistēmas, skillu, un ka tev nevajag vairs visu dienu, ka tu tiešām varbūt var tās 4 stundas veltīt. Un ja nē, tad vēl bišķi apkaslo, kad laika nāks. Jā, realistiski man nebūs 4 stundas darbības vispār. Es gribu izcelt, ka nē, man joprojām būs pilns darbības, bet vienkārši es zinu, ka man būs daudz, man nebūs, jo tagad man tas drops ir no kādām 14 stundu darbdienām, jau uz kaut kādām 8 stundu darbdienām, kaut kāds tāds scenārijs būs, un es noteikti vairāk prioritizēšu, projektus un sadarbības, kuras ir, respektīvi, tā vietā, lai pieņemsim daudz mazu projektus, vienkārši taisīšu mazāk kaut kāds liels projekts, vai uz tādu perspektīvu, vai arī mēģināšu taisīt kaut ko vairāk uz produktu bāzi. Es skatīšos, es gan jau loģiski sākumā turēšos par to, ko es zinu, kas ir projekti. Tur jau ir uzreiz potenciāli nākamais, ko tu vari attīstīt ar to papildus ekstra laiku, vienkārši var sēdēt un domāt, hei, kā es varu savu biznesu aiziet uz to nākamo līmeni. Atkal vēl viena identitātes krīze, ko tu pieminēji, tas pakalpojums. Tu sāc domāt, kas ir tas, ko es gribu sniegt, kas ir tāds pakalpojums, tas arī tāds. Tās sistēmas, kas tev ir gatavas, viņas nevar pārdot kā produktu, jo tu nevar to pašu pielikt citam uzņēmumam, un pēc tam vienkārši retainer vai kaut kā tāda, jo es tik saprotu, tur nevar tā pilnīgi diezgan grūti, ka fully on bez tevis. Vai arī, ja tu pārdod vairāk šīs sistēmas, tad to retainer vairs nedara tu, bet, piemēram, tu nolīsti cilvēku, kas vienkārši uztur tās sistēmas, lai un tad tu esi off. Jā, ļoti daudz veidu, kā to. Tu, piemēram, esi kaut kāds izgudrotājs, kas taisa tās jaunās sistēmas. Es nezinu, kaut kā tāda. Gan jau tu esi domājis. Jā, es pilnīgi piekrītu, ļoti daudz interesants tas scenārijs. Ja mēs runājam no
tīri no manas tās industrijas, man ļoti interesanti novērot, kā dažādi cilvēki kā spino to versiju, jo manā gadījumā tas, kā es sāku taisīt tos workflows, es taisīju arī termiņus. Jā, tu vēl taisi tur? Jā, es viņus taisu, bet tagad jau vairāk vienkārši es uzturu to, kas ir. Ja es taisu jaunus, es plānām vairs neizmantoju tik daudz NA10, tīri tāpēc, kad jau progresējas tā tehnoloģija. Tagad pamēram, ja kurš taisa workflows, viņš vienkārši izmanto aģentus un programmē viņus kā fresh. Respektīvi, pirms tam bija NA10, kurš tu tā kā izmantoja kā to interfeisu starp cilvēku un kodu. Jā, jo tu tur liki kopā līdz. Tagad, ja tie aģenti tik ļoti progresējuši, ka daudz loģiskāk, ja cilvēkam vienkārši pavaicāt, ko viņš grib, un tas aģents uztaisīs tev to Python skriptiņu, kas izdarīs to lietu. Okay. Jā, tā ir tā jaunākā meta sauksim tā. Un tāpēc tā scenārijas, ka labi cilvēki nāk un piemēram, ja viņiem vēl loģiski, ka visi nevar būt tie jaunākie metā, ja nesko līdzi. Vienkārši nevar fiziski ko līdzi, tāpēc, ka viņi kaut kādā veidā dumjāki. Parasti uzņēmējs viņš nesaprot, viņš tika, kamēr tā informācija nonāk līdz viņiem. Un jā, cilvēki nāk un man saka, hei, es gribu kaut kādu NA10 Zapier flow, kaut ko tam līdzīgi, un kaut kādas mazās lietas, tas ir loģiski. Kaut kāds ēpasts, tur pamainīt, bet tik līdz ar kaut kādu lielāku optimizāciju, to nevajag darīt, jo tu zini, ka, ja viņam investēs to laiku uztaisīt, tas tiks aizvērtot šitā, un tagad viņš sapratīs, un tad viņi kurš tērē naudu. Tāds tīzla pozīcija. Un tas, kā es esmu pamanījis, ka konkurenti dara, ir tā kā divi tie scenāriji, vai nu viņi iet to pilnīgo, es būvēju tev sistēmu, uztur viņu sistēmu, kas man šobrīd ir. Palēnām tie ir retainer klienti, kas man ir tādi, kuriem es aizgāju, es uztaisīju to sistēmu, un tagad es priekšņu uzturu viņu. Tajā scenārijā loģiskākam pieeja tā, ka es tev dabūšu rezultātu, un tu vienkārši man nolīsi, lai dabūtu rezultātu, un tu pat neskaties, kas tā sistēma tur ir. Tā es to pieeju. Es domāju, ka, ja es sākumā gāju, es teicu, es te uztaisīšu workflow, kur tu izdarīšu šito, un tad es tā kā mēģināju viņam to workflow tā kā nodot. Tagad tas vairs, palēm nevajag to darīt. Cilvēki saka, ka tie visi gurūs internetā reklamē, jā, tu uztaisi tur workflows un tad copy-paste to visiem viņi strādā. Nē, tas ir fulfills, jo tur ir vai nu tu dabū viņiem rezultātu un pats tā kā host to visu tos workflows, viņi dabū rezultātu, vai nu tu apmāc viņus. Tie ir tie divi īstie. Tur nav īsti vidusceļš, ko cilvēki saka, ka tu uztaisi kaut kādu produktu un tu vienkārši viņu pārdod visiem. Nē, tu vai nu integrē viņu un uzturi viņu, tā kā dabūt to rezultātu. Vai nu tu apmāc viņu izmantot flow, tas, kur tu apmāc, tas vienīgais īstais veids, kā tu vari nodot to workflow tam klientam. Tad, principā, ja tu gribi kādu produktu pārdot, tev jābūt ir kopā ar kursiem, kur tā kā apmāc. Un tad, ja viņi negrib paši, tad viņi tā kā, tevi nolīgst. Tad es vienkārši uzņemos to rezultātu. Es tā kā tad uzņemos to atbildību par to rezultātu, un tad es pat viņiem tur neko nemājušu ar to pašu sistēmu. Jo es pamanīju to prikalu, ka jā, visi tie internetu cilvēki saka, jā, tu uztaisi to workflow vienkārši pārdod visiem, bet tas tā nestrādā. Jo tu essentially tā kā pārdod viņam tad tool, un tad tev vērtēs pēc tā, vai tas tools strādās. Un tāpēc, ka tev vērtēs pēc tā, ka tas tools strādās, un viņš visu laiku adaptēsies un mainīsies, tu nevari uzvarēt uz spēli. Vienkārši, jo tu nevarēsi tam cilvēkam nodot tos instrukcijas pietiekami labi, lai viņš varētu turpināt viņu izmantot, ja viņš nesapratīs, kā tas strādā, tik līdz kaut kas mainīsies, viss nestrādās, un tev instrukcija vairs nestrādās. Tāpēc, jā, tie divi scenāriji ir vai nu tu pārdod rezultātu un izmanto sistēmas, lai izpildītu rezultātu, vai nu to pārdomāts un apmācības. Tad viņiem var iedot visāds templates, bet essentially tu apmācīsi, tad tas būs tas projekts, tu apmācīsi pati sistēmu. Jā, es reiz iedomājos, tā kā, tu pārdod kaut kādas krāsas otas, pārdod cilvēkam, to visu supplies, un viņš sāk glaznot, viņam nesanāk, un viņš tā kā pamet to visu, un viņš saka, es veistoju naudu, un ko, un tā, bet tas, ka viņš nemācēja, tas nav tā problēma, tad labāk tu uzglazno pats to glaznu, pārdod viņam to glaznu, kas ir tas gatavais rezultāts, un tad viņš apvienās. Vai piedāvā tad kursus, ka tu kopā ar viņu māci, un tas tāds tā kā, analogs, tieši tā, jo mums kopā cilvēki saprot, ka otrs ir tikai tools, bet šajā gadījumā tieši tā notiek, tu pārdalīji tās otras un tu pasaki, hei, kur tu mēģini viņam paskaidrot kā ātri, bet jau gribi iet pie nākamā klienta, un viņš pamēģina, viņam nesanāk, un viņš vai no tās otras. Mūsu, kā tava piemērā, cilvēki loģiski saprot, ka tu pats nemāk gleznot, bet šajā piemērā, tas tā industrija tik jauna cilvēkiem vēl nav tas aizgājis, ka tās tie vienkārši tūli, un kad
jā, viņi vienkārši savīt pārdot emocionālos, ka tu sudīgs otru pārdot. Tu sudīgs otru. Tāpēc tev vajag vai nu pārdot to gleznu, vai nu pārdot kursus, kā izmantot tās otras. Jo otrs arī visiem šobrīd ir kind of pieejami. Tur, jā. So jā, tad interesanti industrija. Un es redzu, ka viņi attīstās. Un tad man ir tas tā dilema. Pagaidām es tā kā turos uz to, ka es vienkārši kā deliveru produktu un izmantoju tos tools, lai dabūtu. Šobrīd, piemēram, es tāju tās weblapus, es tāju kaut kāds varbūt mārketinga sistēmas, un tad es vienkārši izmantoju, ja piltuvus tu uztaisīju, un vienkārši izmantoju līgus, lai uztaisītu tos piltuvus ļoti ātri un ļoti kvalitatīvi. Un tad jāreiz viņam kliedam nav svarīgi, kā tas top, viņam svarīgi tas rezultāts. Bija tāds krīzes, piemēram, tavā progresijā, tavā karjerā. Tev ir bijis, piemēram, tas konflikts sevī, kur tu domā, ok, ko es tagad piedāvāšu. Es esmu pamanījis, ka tas ir ļoti arī saistīts kopā ar tādu shiny objektu, to ka tu redzi, ka viss kaut kas notiek, un tu vienkārši gribi krāt visādas kaut kādas jaunas idejas. Kā tev tas ir varbūt izpildījies? Nu, iepriekšējā noteikti man ir bijis 101 izmēģinājis, es visu ko un īstenībā tā atskatoties, un īstenībā, ja es vienam lockdown, viņš varētu strādāt, jebkurš no tām, ko es esmu mēģinājis, viņš varētu strādāt, viņš veiks lockdown. Kādā varbūt tas ir vieglāk, kādā ir grūtāk. Nu, tagad es esmu arhitektūrā, man patīk, bet man arī ir tā, ka es jau domāju, kā paplašināt lielāku loku, nevis nobāzēties vienā, bet lielāku. Jā, un arī tagad pēc tam pieredzi bišķi saprotu, kādu projektu ir foršāko strādāt. Piemēram, ja man piedāvātu daudz dzīvokļu māju vai privātu māju, tas noteikti ne daudz dzīvokļu māju. Ja man būtu dzīvoklis vai privātu māju, es zinu dzīvokli, tādā ziņā es jau zinu, kādas man tagad preferences ir un tā. Jā, bet ja tā personīgi, man laikam kaut kad vienā mirklī universitātes laikā jau bija tāds klik, es reāli strādāju visu laiku uz pāris stundām miegu un tā. Un tur bija tāds, man ir svarīgi, ka tas 8 stundu dabūt, tas nav kompromizots, man vienalga, ja dega projekts vai man vajag 8 stundas miegu, es vajag gulēt un sevi nolieku pirmajā vietā. Tas tāds vērtīgs prigals, jā. Un jā, bet man arī man nav laikam sarežģīti arī atpūsties. Pirms tagad braukšu ceļojumā uz Albāniju uz nedēļu kaut kādu, vienkārši iepriekš jāplāno visu, sakārto. Pieņemsim, ka ceļojumā vienmēr, es nekad necerējos. Pieņemsim, ka mēs rakstīju to rakstu, man bija tāda interesanta tāda atklāsme, kad es sāku šo te uzņēmumu prikal, man bija goals, hei, es uztaisīšu rekordu. Es atceros, ka pirms es par ko pelnīju, vai kad tu strādā parašu darbu, vai kad tu strādā darbu, tev tāds, hei, es pelnīšu vismaz 3000 mēnesī, es būšu priecīgs, man vajag nevajadzēs. Pienāk tas cipars pie uzņēmumā, tu jau pelni kādus vairākus mēnešus, un tu nevienā brīdī nejūties tā kā, viss ir ok, vai ne, tu vienmēr jūties tā kā viss joprojām brūk. Tas pats princips, kad, hei, es domāju, ka es uztaisīšu biznesu, kas būs pilnīgi attālināts tieši, lai es varētu vienkārši brīvi ceļot. Es jau daru visu pilnīgi attālināti jau cik būs gadu, vai ne, vairāk, es nevienreiz nulli ceļoju, nulli reizes. Jā, man vienmēr tas ekstrēmi, vienmēr viss kaut kā sanāca, vienkārši to personīgi laikam, vaina, tā man nav tas vidas. Ja piemēram, tur, kur tu atrod laiku, lai aiziet pats jau teļot uz Albāniju, tu visu šo laiku es vienkārši hasloju, nulli ceļoju, lai gan es tā kā biju nolīdzis to kā tādu mērķi. Kas notiek, ja tu optimizē uz to nepareizo lietu, vai ne? Tu vienkārši apmaldies, ja tu aiziet, apmaldies, tev ir tāds goals, hei, es to daru, lai es panāku šito, bet tajā visā procesā tu vispār aizmirsti par to gala rezultātu. Un tad es nepamanīju, vienkārši optimizēju uz pilnīgi lietu, kas man neinteresē, kas bija nauda palēma laikam. Es jau biju sasniedzis savus mērķus jau laicīgi, bet tāpēc, ka on the way there, man visi mērķi bija sašķobījusies uz to cipu nepareiziem KPIs, es viņu nepamanīju, viņš nepārdīja vāri un turpināja tā kā pa savam, un tad, essentially, es pazaudēju vairākus mēnešus. Nauda, kas ienāca, kuras varētu būt atvēlējis tam, lai es darītu tas lietas, ko gribēju, viņas tika atvēlētas kaut kādām pilnīgi random lietām, kas tā kā nav essential. Tur nopirkt jaunu mēbeli, nopirkt jaunu datoru, tur nopirkt to, vai tas bija vajadzīgi viņu, vai ne. Bet tajā brīdī, tāpēc, ka tu lost sight of the goal, tu vienkārši turpini investēt tajā lietā, kas nav īsti svarīgi. Tur ir tāds case, kur tu vienkārši to vajag pamanīt, tā kā nokruģēt. Es vienmēr ar citiem uzņēmējiem, kuri jau daudz priekšā man klientiem, dažiem no ar viņiem tāds vairāk tās mentālīgi attiecības radušās, un es viņiem runāju, es viņiem vajadzēju, hei, ir kaut kāds brīdis, kur tu jūties, ka tu saproti visu, un ka tu vari atkāpties, un būs viss ok, un viņi vienkārši visi atzīst, ka tas nekad nepienāk. Ja tu to pats nepamani un neradi realitātē, tas nenotiek. Nav tā, ka
ja tu pats consciously neuztais to biznesu tā, lai tu varētu atpūsties, vai ne, tā, lai tu varētu pavadīt laiku ar ģimeni, tas vienkārši nenotiks. Tu nevar tas biznes tā kā ēdīs visu, ko viņš var apēst, tā kā tā gāzi piepildīs to telpu, kurā tu viņu ieliec. Tāds princips. Man varbūt tās vēl tā kā nav aplauses spārni, jo es reāli tā kā eju un tagad tas ir mans goals, ka tiešām es varbūt tās 4 stundas tā kā nedēļā strādāju un ka tas biznes nav main thing, jo man nav tā, ka tā kā man vajag nodarbināt sevi, bet tā kā ne obligāti ar darbu, ka es naudu pelnu. Pie manam biznesa partnerim, viņam ir, man liekas, tas, ka viņš strādās visu mūžu. Man liekas, nav tā, man ir tā, ka pasaulē ir tik daudz side questi, un es gribu pamēģināt visus. Un man ļoti ilgi laika bija tādam kolēģim, es tikai pavisam nesen uztaisīju industry shift, kas līdzīgā kā tā. Man ļoti ilgi laika bija tā kolēģim, kuriem es vienkārši es biju at one point es biju fully samierinājies, ka es strādāšu līdz nomiršu. Un tas nav cool, es esmu gatavs vienkārši rūkāt. All good, nav svarīgi. Un jā, man vienkārši personiski dzīvē notika visāds kaut kāds, maniem labāk čonam notika visāds pārmaiņas, viens tur tūlīt apprecēsies nākamajā šonadēļ. Un otram tur bērniņš būs, un viņi visi man vecuma, kas wow, viņa dzīve vienkārši progresē uz šiem visiem, tie varētu būt side quest, bet īstenībā tie main questi, ne? Un jā, viņi vienkārši dzīve progresē šajās main story questos, kuriem es pat tā kā nebiju īsti aptvērs, ka tā kā ir realitāte, tagad es redzu dzīvē, ka tas notiek ar cilvēkiem, kas manā vecumā tāds. Pagaid, es arī to gribu tā kā savā main questā, vai ne? Bet tas ir tieši pretstatā ar to, ko es establishoju, kad es gribu. Jā, jo kā tu vari apzināt sīko, ja tu strādā visu laiku. So man main quests konfliktē ar to, kas man īstais meklēs. Tas identity shifts bija. Tā ir tā identitātes, tāda moments. Arī kaut kāds, es reiz domāju, kāds video spēles, ja tikai tu kačā, piemēram, ka to loku šauj, tad to zobu nevarēs, tev nav tas skills uzkačās, un tu vari vainu. Bet labā ziņas, ka dzīvē varētu būt pat šim vieglāk loadouts switchot nekā spēlēt. Jā. Tas gan labi. Nav jātais resets, karakteri. Bet ar to loadout switch tur ir tomēr pieņemsim ar to identities visu savā biznesā. Man tagad ir tā lieta, kad, respektīvi, tas, kas payo bills, ir kaut kādi, šitie retaineri, kas ir tiem klientiem, un vēl kaut kādi side project, kas vienkārši ir mājaslaps, tāpēc, ka mēs tas ir tāds big coal mines tieši šobrīd, jo AI uztaisīja tik forši dizains, tik forši mājaslaps. Tas nav pilnīgi visi, kas pirms tam hostēja savus mājaslaps uz WordPress vai uz šiem builder saitēm, kuri clunky palikuši, tāpēc, ka viņi nav tam vienkārši uztaisīti. Ir tāds gold rush, kad es vienkārši visu gribu aizvietot ar tām jaunajām, ātrajām un stilīgajām AI mājaslapām. Tas beigā tāda haļā biznesa ziņā. Un jā, man tie divi vertikāli, man tas automatizācija biznesa retainer, ko es uzturu tiem klientiem, kas man ir, un tad tie side questi, kas būtu tās mājaslapas, kas tāds easy money gandrīz. Un jā, man tāds interesants pīkals, ka ok, es tagad atsījāju prom visus tos klientus, kas man neko īsti nedēļ to piķi. Tagad man ir tikai tie divi vertikāli. Man ir daudz liekā laika sanāk. Jo es to varu izdarīt plānot darbdienas laikā, un tad paliek plānot visi vakari, vai tevi, vai tad ir vairāk, kur tagad es varu veltīt tam nākamajām lietām. Man vajag izdomāt, kas būs tā, kas ir tā lieta, kas ir actually aligned. Ļoti grūti, tā kā, kad actually tev jāapsēžās un tev vajag apzināti saprast, kam tu teiksi nākotnē, nē, kam tu teiksi jā. Un tad ir šis scenārijs, vai tas, ko es tagad daru, ir tas, kam es tikai teikšu jā, jo tas ir loģiskākais. Kur viss tas case study, visi tie tagad bildojās no tā, ko tu šobrīd dari. Bet vai šitās mājaslapas ir, es stilīgi feature, bet tas ir tas, ko es, tas man ir ritīgi motivēt, tas ritīgi aizrauj. Automatizācijas ir tas, kas tuvāk man aizrauj. Un tad man tikai jāizdomā, kā es varu prezentēt to savu piedāvājumu, tā lai es neuzskristu tiem pašiem klupamākļiem, ka būtu standartizētā pieeja, lai es runātu klientiem, kas man patīk. Tas ir baigi grūti. Es nesaprotu, kāpēc. Grūti pateikt, kāpēc, jo tā kā uz riņķi malies visu laiku. Tu mēģini definēt to savu ACP, un tad, kad definēsi ACP, tu mēģini definēt, ko tu viņam var piedāvāt. Tad, kad tu esi definējis, ko tu viņam piedāvāt, tu gribi definēt, ko tu gribi darīt. Un tad viss laiku ir tā kā bam. Tā kā tu saproti, kaut kā apduries, un tad jāiet atpakaļ uz ACP un apduries. Un ļoti interesants tāds scenārijs, kur parasti es vienkārši ņemu to, kas nāk. Tāds interesants switch. Jo parasti tu vienkārši taisi outreach. Kāds runāt, viņš saka, viņam vajag šito, ja tā ir generalist pieeja, jo tu vari, pamēram, visu ko izdarīt, tam, ko klientam vajag, tam tu dari.
Bet tu teici, ka tev jau ir labāka situācija, ka kādreiz jau bija tagad visņai, tagad ir, ka arī var atteikt. jā, tagad tas ir daudz labāk. Un tieši tas ir tas, kas pagaidām man vēl nobāzē to, ka man ir tas vēl, kas vēl noturēs to laiku, pieņemsim, jāmet savu laiku zonu. Pasaka, hei, nodarbos automatizācijām, vai tu varētu palīdzēt šito, un es, pieņemsim, jau pamanu tos patērnus, kur man sākumā sekund varbūt uzrunātā ideja, tas par es šam bijis cauri, jā, vai tu esi tiešām vislabākais cilvēks, kurš tev palīdzēt, vai tas tā kā ieturās tam ICP vispār nē, tad vienkārši jāsaka, vai cik interesanti ideja būs tagad, vai teikt nē. Jā, visu laiku ir tā sajūta, ka miss out at the same time. Tā nav īsti, jo visu, ko tu, visam, ko tu saki, nē, tu saki, jā. Un, ka piemēram, tev, piemēram, arhitektūra, ja tu saki, tas ir sāpīgi, jo tev ir konflikts ar to, ko tu gribi pelnīt, un tu gribi uzturēt to biznesu, un konflikts ar to, ka tu gribi to biznesu virzīt konkrēti ceļu. Un tavam biznesam, piemēram, saka, tev patīk strādāt ar dzīvokļiem, patīk strādāt privātmājām, vai, piemēram, patīk strādāt tiem klientiem, ne. Essentially, ko tev vajadzētu darīt, ir teikt nē visiem tiem klientiem, bet tas ir tik grūti. Jā. Tagad ceļš sākumā mēs vienkārši sakam visiem jā, un mēs arī ņemam rītīgi sarežģītas situācijas, kur citi arī tagad atsakās, mēs vienkārši visi ņemam, jo tagad sākumā ir tas normāli laba pieredze, jo tu vari atrisināt arī visās sarežģītās situācijas, tev pēc tam nekas neapturēs. Jā. Tas ir tā kā mēs to paši, tā kā nevis mēs tur ejam pie kāda cita arhitekta un konsultējamies, bet mēs paši tā kā atrisinām pašā sameklējam visu to risinājumu. Tādā ziņā, jā. Mums nav arī bijis tāds neviens case, kur tā kā mēs ķipa sorry, mēs nevaram uztaisīt. Tu. Tagad es pirms, kurus pieminēju, ka tam posmam, tā kā man arī tā kā vajadzēja tam iziet visam cauri, kā man vajadzēja, man tā 14 dienas, man vajadzēja būt tam posmam, kurš visam saka, jā, tīri, lai man būtu tā pieredze, būtu tie skilli, lai būtu jebkas, ka pēc tam tu vari actually sēdēt, tad izvērtēt, ko tu gribi darīt. Un es jau arī, es īstenībā pat nedomāju, kad es teiktu, man tā stadija pienāca, es kaut kā baigi absolvējusies, es pat teiktu, ka daudzās virzienos es pa ātri to izdaru, gan jau es vienkārši sapratu, ka manā dzīves tā kā posmā tagad es vienkārši gribu optimizēt to, kad es gribu paceļot. Tas tāds tipa prioritāte. Un es visticamāk savu šauju kājā citos aspektos to darot. Jo es domāju, ka man vēl daudz ko mācīties, ko es vēl daudz varu iemācīties, ņemošu tos generalistu uzdevumus. Man liekas, neesi tik skarbs pēc sevi, jo tāpat es teicu, ka tur visticamāk ies uz kaut kādiem tiem networking pasākumiem. Jā. Varbūt tu reāli satiks tos īstos cilvēkus, tur tāds deals, tas ir varbūt tieši tas, kas tev vajadzīgs. Vienkārši tu, nav. Jā, tāds jā, nezinu. Kas ir sliktākais? Tu būs labi pavadījis laiku. Tas ir slikti. Sliktākais scenārijs ir, ka tu pāris mēnešus šeit labi pavadīji laiku, eksploro pasauli un jā, tā taisnība. Jā, taisnība. Varbūt tas tikai tev prezentē par negatīvu. Tas nekas no tā nav negatīva lieta. Tas ir tikai tā dabiskā progresija tam cikliskajam tam biznesa pieejai. Un tu pieminēši to vienreiz, kad nav jau tā lieta kā slikta izvēle. Es nezinu, ko pieminēju šeit citai kādu vai. Jā, tā kā, kad jautā, man bija tur šitāda izvēle, un kā es zināju, ka jāizvēlas tieši tas, bet tur nav runa par to, kuru izvēli tu tagad izvēlies, tur ir runa par to, ka to, ko tu izvēlējies, tu make it work, ka vienkārši tā kā, tu padari to pareizo izvēli. Pēc tam vienkārši apkaļ atskatot, tu viņu tur racionalizē, jā, es tur to tā darīju, bet nē, tā kā tu vienkārši izvēlies, pieņēmi lēmumu, un tu vienkārši padarīji tā, lai viņi būtu tas pareizais. Un tad ziņā, man liekas, arī ļoti labi ir to lēmumu ātri pieņemt, nevis tur vēl garumā, tur 10 gadi jau pagājuši, un tu vēl joprojām neesi atvērs savu uzņēmumu, bet tas apņemot, tas reāli nav tik grūti, aiziet pieregistrēt un sāc darboties. Taisnība, jā. Bet īpaši tā kā mūsu pozīcija, mums jāatzīst šim privilēģu pozīciju, ne? Tagad tu esi vecāks un tagad mazāk tagad vairāk tās pienākumu kaut kādiem lietām, kādiem ģimenētas visi tie kosti ierēķināti tajā visā procesā. Bet tev ir taisnība, jā, ka mums vienmēr, savā ziņā, tev jāatcerās, tas ir jocīgi tā domāt, bet mūsu smadzenēm ir, kā tu saki, vienmēr tā iespēja racionalizēt visu, ko mēs darām. Kad brīzāk, tad šitā to interpretē, tev jāsaprot, ka tu nevari izdarīt sliktu izvēli, jo neatkarīgi, ko tu izvēlēsies, tu vienmēr to racionalizēsi pēc tam, un tev varēsi. Tu nezini, kā tā līdz to forši tā aprakstīt, tas tā kā tur tāds weird, bet realitāte tas, ko domā, tas 100%, ja tu pastīsies uz savu dzīvi, vai ne, kurš var klausēties to izdarīt. Tu sliktu vai labu izvēli vienmēr kaut kā racionalizēsi. Tev būs tāds.
jā, es to izdarīju šitādu izvēli, bet es viņu izdarīju, tāpēc, ka šitais, un tas neklausījās tik slikti. Jā. Es pat tagad domāju tādos ekstrīmos, tā kā es skatījos kaut kāds video, kur intervēja kaut kādus tur noziedznieks vai kaut ko tādu. Jā. Viņi savus tos noziedznieks racionalizē. Nekad nav ļaunie. Jā, tā kā. Viņi nekad nav ļaunie. Jā, tā kā tas ir tīri vienkārši pierādījums tam, ka tā cilvēks mazliet strādā. Jā, un reāli, tad es nezinu, protams, tā kā tur visiem ir tie robeži, bet būs tā arī būs. Esam ētiski, jā. Jā, tas tāda ekstrīmās vienkārši padomāju, ka ir cilvēkiem, kam pat morāli neaptur. Jā, dienas beigās, lai kādu stāstu izvēlēsies, tad vienmēr viņi nacionalizēs un būs stilīgi, kad vienmēr var sastāstīt ar tiem sīkiem. Jā, es vienmēr darīju šitādu stilu lietu. Tas bija stilīgi, jo es izdarīju šo. Nekas nav tik deep, nekas nav tik nopietni. Vienmēr vairs prezentēt to, kā vēlēs. Vēl pieņemsim lietu, ko es interesanti par to identitāti pastāstīt, ir tie pašā pārgājienā, kas bija ar tiem čomiem. Un vienam viņam ir tas parādpiezīmes uzņēmums un viņam labi iet uz kārtībā. Bet viņam arī ik pa laikam vienkārši runā tā identitātes krīze. Viņam gadījumā bija tā, ka galvenais tas foršs tips no uzņēmējdarbības ir, ka tu sāsti vienmēr vienkārši skaties uz to distribūciju sākumā. Tas kaut kas, ko mēs tieši pārnājām tajā pārgājienā, kur ja tu skaties uz kādām biznesa idejām, tu skaties uz tiem shiny objektiem, ja tu gribi reāli valdēt, tad ideja strādāt, ka saprotot, kādu viņi varēs pārēt. Bet tu šobrīd varētu kādam pazinīt un kāds tev varētu samaksāt naudu par to lietu, tad ok, tad tu arī mēģināt rodot. Un kāpēc to saku, jo ir atkal shiny, es arī pamanīju viņā to shiny objektu, kad viņiem ir tā parāda piedziņa, viņi ir kā strādā, kā pelna naudu, viņiem ir tas kaut kāds galvenais klients, kas ir viņa radinieks, kur tieši viņš uzsāk to biznesu, jo tam radiniekam bija problēma. Viņam bija problēma, šeit, hei, man vajag, lai cilvēki piedzina parādus labāk, kā man šitais uzņēmums piedzina. Viņš saka, ok, man ir zināšanas, es domāju, ka ja es tev vēl man uzmanības var piedzināt labāk parādus nekā tas uzņēmums, bum, tagad viņi paņēma viņus, strādā, piedzina, kā nav. Tas viss sākās to, ka viņiem bija tas konteksts. Tagad viņiem ir atkal izgājis tas cikls, viņš jau ļoti ilgu laiku sadarbojas, tad viņiem ir tas cikls, ka ok, es esmu pilnīgi atkarīgs no radinieka, viņš negrib būt pilnīgi atkarīgs no radinieka. Viņam atkal parādās tas identity crisis, ko viņš domā, ka es tagad visu laiku būšu atkarīgs no tā viena klienta, ka nē, man vajag atrast vai nu veidu, kā es varu apkalpot vairāk klientus, vai nu veidu, kā vienkārši progresēt tajā uzņēmumā. Un tur arī rodās visādi shiny objekti situācijas, kur viņš sāk skatīties, ka vai es labāk tur pērku tos parādu portfeļus, vai es labāk daru šito, vai es tur visādas vietas, kur skaidīt. Jā, ir ļoti grūti šito apiet. Un tas, ko es gribēju izcelt šeit, ir, kad es viņu klausos, ka viņam ir šitā atkal tā situācija. Man bija tāds moments, kur viņš apraksta to savu biznesu, kad viņš meklē to shiny objektu, un es sevī pamanīju, ka tāpēc, ka es tieši biju izgājis cauri tam self-loģikas posmam, es tieši biju uzrakstījis to pats savu to rakstu, un es arī sapratu, ka es vienkārši varu novērtēt to, kas man ir. Tā kā es esmu nokļūst tur, kur es gribēju, es esmu nokļūt. Un tad man bija tieši tas kontrasts, kur viņam bija tāds, ok, vajag nākamo biznesu, kas pelnīs labāk, vajag darīt šito, kas pelnīs labāk. Viņš optimizēja joprojām pieņems mums to nerīkoju, to tur, un tāpēc viņam visur šaudās tās idejas. Un tāpēc, ka es biju tam posmam izgājis cauri, un es sapratu, ka ok, pagaidi, šobrīd manā posmā būs prioritāte, lai es vienkārši varu ceļot, lai man būtu tā brīvība, lai es strādātu online, un lai man būtu pietiekami laika, lai es tur varētu pabraukt ar vilcieniem, apkārt pilsētām, lai man nav tā, ka man ir 12 stundu dienas. Un tāpēc, ka es optimizēju tām divām lietām, tad es varu pateikt, ka ok, jā, man nav tas svarīgi. Tāpēc, ka viņš optimizēja projām uz to tīri pīķi, tad viņiem ir rītīgi jocīgi tā situācija, jo viņam jebkas var strādāt, vai ne? Un jā, man bija tāda interesanta tā realizācija, jo viņi atkal brainstormoja kaut kāds citāds veids, kā palīt naudu, bam, tad es tajā brīdī sēdēju un tās nav gluķi. Es biju izgājis tā uncertainty periodā cauri, es biju to shiny objektu, kādu viņu atkasījis, un man bija palicis, ok, es gribu tagad, fokusēties uz šitām divām vertikālām, ko es teicu, I'm good, es šobrīd esmu labā pozīcijā. Bet nav tā, ka vēl joprojām ik pa laikam vienāks? Nē, visu laiku ir. Jā, visu laiku ir. Un tāpēc es to izceļu, jo shiny objekti visu laiku nāk, un kaut kā vajag mācēt to viņus atgādīt, jo dažreiz ir tā, ka tas shiny objekts atnāk, un tajā brīdī uz kaut kādu laiku tev ir tāds rītīgs hypes par viņu. Tas rītīgi investē kaut kādas resursus un laiku, lai viņu attīstītu. Un man ir bijis vairākas reizes tā, ka rekurss, pieņemsim, čatīni tur runājam, un kaut kāda jauna ideja ienāk prātā, pieņemsim, tas pats, ko tu pieminēji, kaut kādu produktu piedāvāt, balstoties uz tiem maniem workflowiem, un tu attīsti,
Bet tad tu tā kā apstājies un aiziet pabūt pāris dienas, atnāc apkārt, ka tu video pēc pāris dienām, ka tas hype viņš ir nogājis, ko tas dara? Tas vispār tā kā nav, tā kā tas ir pilnīgs fufels, kāpēc lai šeit investēt savu laiku. Tur ir tāds periods, kur tev vajag cooloties off. Tev vajag izdarīt izvēles laicīgi, jā? Bet tie pašā laikā tur ir savs tas psiholoģiskais elements, kur tavs judgments būs vitīgi. Tev, drīzāk tas rule of thumb būtu izdarīt izvēles ātri, bet turēties pie viņiem. You know, make decisions and commit to them. Tāds mums vajag būt. Jo nenāk ar shiny objektiem, tad tie decisions, kur tu izdarīji pagājušajā nedēļā, tu gribi jau viņus laust. Tas ir tas shiny objekts. Tev vajag commitoties uz to, ko tu esi darījis pietiekami ilgi, un tev ienāk ar shiny objekts, tev viņu vajag iedot tādā, tu nolikt malā, izdarīt to savu main thing, atnāk pie viņu vēlāk parodīt, vai tas joprojām kā ir labāks kā main things. 90% gadījumos tas nebūs īpaši labāks kā main things, vai ne? Tā vienkārši vajag periodu nopāzēt. Bet jā, man bija ļoti interesants arī tāds moments, kur viņi saka, vajag šito, un good. Tā tas, ko es tagad daru labi. Un nevajag likt pie nākamais idejas strādāt. Tas ir tik labi. Man jau arī īstenībā ir tā, kā tu saki, ka man ir tā arhitektūra, labi, tur ir kaut kāda novirziena, bet tā ir stila tā kā arhitektūra, varbūt tās es vēl tikai taustos, bet man nav tā, ka es tagad baigšu dropshipping mēģināšu vai vēl tikai pilnīgi, kas ir kaut kas cits. Nē, labi, es zinu, ka man tālāk nākotnē ir paredzēts, ka es to arhitektūru pārveidošu arī par būvniecību, bet tas tā kā ir bišķi tā kā saistīts, un es jau zinu to mērķis, jau es tā kā nospraust, ka pēc, teiksim, 5 gadiem es mēģināšu iet tur, jo, tas, arī man interesē. Un tā kā, piemēram, pēc 2 gadiem man pamainīsies, un tad, nē, es neiešu, bet tā kā es jau to mērķi nospraudus jau tagad, laicīgi. Tad es pagulēšu uz to un vēl projām būs, tad jāiet. Tā kā, man liekas, tāda ziņā, labi. Es pat iedomājos kaut kādām tādām, vienkārši tā kā, šiem lietām, kā tu nosaukt, tetvēm, piemēram. Man arī bija viss tā, es gribu tetvēm, un tad es Pinterestā kaut kāds atrodu, es saglabāju, un tad man tāds, es pasīšu pēc pusgadu. Pusgadu pastāst, es gribu pateikt, ko es domāju, tā kā, ja es zinu tik daudz cilvēks arī, kam ir tur kaut tetvējums, viņi tāds, mums vai kāpēc tā taisīja, tā kā, Tur man ir tas uzvīs arī, es Pinterestā kaut kāds rīks stilīgs slīvus, es fucking nevaru slīvus taisīt, beigās laicās, I'm good, un, man ļoti interesanti, es teiktu tas, ko tu izcēli, ka tu pēkšņi negribi tā kā switchot pivotot tos industrijas, negribi pēkšņi nodarboties dropshipping, pieņemsim arī, man vienam čomam bija, viņš strādāja šobrīd tā kā parastu darbu, bet viņam arī bija scenārijs, ka viņš novērot pieprasījumu tirgu, un viņam ir rītīgs industry knowledge, tādā ziņā, ja viņš tiešām sāks tādu biznesu, viņam ies labi. Bet respektīvi viņš runā ar, pieņemsim, man to čomu pārgājienu, tāpēc, ka viņam tas legal basis, viņš tā, reku, ienāk šajā, un viņiem ir augstas spicis, un viņš grib tā kā, tas var būt biznesa, ko es gribētu strādāt, tā. Manā gadījumā man piedāvā, tu varētu palīdzēt marketingu, not really. Tas, ko es daru, jau ir tas, ko es gribu, jo šīs tā jaunā iespēja, viņa vairs nav aligned ar manām tām vēlmēm, kad es gribu būt attālināt, gribu būt, tā manām vajadzībām, un es nevaru teikt, ka tas nepies tie pāris gadi, kur es saku, pieņemsim, aiziet, tagad patripoju, es nostādīju tos, es esmu optimizējis šo lifestyle, kad es varu ceļot apkārt un strādāt reizē. Un tikpat labi paies pāris gadi, kurus būšu tā kā izceļojies, un tad vēl gribēšu bāzēties, un tad varbūt tā kā man switchosies apakaļ, ka man būs pēkšņi tas, es tā kā gribu reāli dzīvot vienā vietā, uzturēt rītīgi labu rutīnu un vienkārši krājot kaut kādam konkrētam lietai, kas man izcēlās. Un es teiktu, ka tas benefits tajā ir, ka tu esi jau, kur eksplorojies to tā laika interesi, tad tu vari pildot pa virsmu tai lietai, ko uz to periodu tas optimizēsies. Šo periodu optimizēju uz to ceļošanu, kad tu saki, ka es varu iet uz networking pasākumiem, kas ir dažādās valstīs ar dažādiem cilvēkiem. Es varu iepazīties dažādiem cilvēkiem, varu iepazīt dažādas tur kaut kādas interesantas lietas, un es varu atklāt tās intereses, kas man varbūt uzrunā vairāk nekā ne. Jo viena no lieta, kāpēc es straglotu, viņam uztaisīju to konkrēto ICP, jo tāpēc, kad man personīgi bijuši tāds hustle, interesanti kārtā, man pa lielām, man nav īsti kā hobby izņemot sports un jiu-jitsu, varbūt, bet other than that, man nav īsti tādi kārtīgi hobby, kas man rītīgi kā interesē. Es teiktu, pagaidām varbūt sports un dizains. Tāpēc, ka es man aizslāpšu, man patīk tas dizaina elements tajā. Un varbūt tie tad ir, bet
jā, vienkārši ļoti ierobežotas tās dzīves experience. Jo tu visu, ko tu dari kā pa uzņēmējdarbību un veizi dažās biznesu, tev daudz varbūt knowledge par teoriju, tev daudz teoriju par uzņēmējdarbību, tev tagad varbūt par kaut kādu pieredzi droši uzņēmējdarbībā, bet nav daudz pieredzes dažādos citos tajās dzīves sfērās. Un tu paņem man to čomiņu, kas grib taisīt biznesu, viņiem ir tik daudz pieredzi tagad tajā industrijā, kurā viņš strādā. Saprot? Viņš saprot tos cilvēkus, viņš saprot tos tur biznesu, viņš saprot tās visādas nianses, kas viņam saprot. Man tā vienkārši nav, man ir tikai biznesa, tas ir tīza lieta, ne? Un tad, ja pieņemsim, ja tu gribi tikai definēt to ICP, tu negribi teikt, es gribu palīdzēt uzņēmējiem, vai manam maziem uzņēmējiem. Tas ir tā kā, ok, bet daudz labāks ICP. Es gribu palīdzēt arhitektūras uzņēmumam. Tāda izmēra arhitektūras uzņēmumam. Vai es gribu palīdzēt vienu cilvēku fitness influenceriem. Es gribu palīdzēt ļoti nišīgām lietām. Un tāpēc, ka man nav bijusi tā pieredze, man nav īsti niša, kur es zinu, ka man patiks runāt. Es varu minēt, bet man nav īsti tā preference. Bet kaut kā jau teici, ka tev tā nemanot bija, ka viena konkrēta veida visu laiku nāc. Tas ir interesanti. Varbūt kāda zīme. Tā ir ķipa zīme, bet vecīgi nav tā, ka tāpēc, ka taisījās sistēmas un viņš visu laiku gāja ap to celtniecību, moduļu mājas, otra moduļas mājas, tad pēkšņi nekustamie īpašumi, ļoti nekustamie īpašumi sāk iet. Un man tāds, kas ir, kas notiek, jo man nav nekāda interesa nekustamās īpašumas, es neko nesaprotu nekustamā īpašumā. Vienkārši ir viens... Likums arī ārti. Jā, ārti, tur ir podcasts čaldi, kas ir nodarbojas ārti. Kas notiek? Kāpēc tie arhitektūras cilvēki nāk, man točno nulle tā kā. Un jā, jūtās tāda tīzlā trajektorija arī sāk viņu veidoties, jo ja es tagad nenospraužu vismaz kaut kādu ICP, kas man var būt interesēs, tad atkal tie darbi, kas man turpmāk nāk, būs arī tie, kas vienkārši ir pieejami no referencēm vai kaut kas tāds, kas visticamāk būs industrija, kas man varbūt nemaz tik neredz. Man vajag aktīvi izmeklēt to industriju, kas man varbūt interesēs, man vajag pārvadīt, vai viņi interesē, jo es nezinu kā sēdēs. Un savukārt, ja tu nedari, ja tu turpini darīt tā, ka tu vienkārši ņem kaut kas nāk, tā arī būs, viss portfolio būs arhitektūra biznesi. Tad jau mūs ļoti ilgāks ies, jo būs grūtīgāk pivotot, ne? Tāds interesants, jā, scenārijs. Wow, es nezinu, kāpēc tas varētu notikt, tas tā notika. Es vēl domāju tieši, man pa dzīvi, man nav laikam tā, ka man ir viens, es fokusējies, tik daudz, ko man liekas, man katru gadu ir kaut 3 jauni hobi. Jā, tas ir cool. Un jā, savā ziņā, es esmu varbūt optimisks tajā, ka es varu pats apkārt iepazīt dažādas kultūras, redzēt visās kaut kāds interesants produktus citās valstīs. Vienkārši ir vairāk no kā smilties, vairāk no kā saprast, kas tev ir reāli uzzinā un interesē. Beidzās tas periods, kurā tu pēti pasauli, un tad tev rodās tas, ka, par visu to laiku, kamēr es tur eksploroju, man uzvedās šitīgi dziļi interesi par konkrētu lietu, ko teikt, es gribu tā kā. Es pamanīju, ka es nodarbojos ar jiu-jitsu, un man šeit ir konkrēta problēma, ko es gribu atrisināt, piemēram. Arī tas nav kaut kāda, man liekas, patīk nodarboties to sportu, tas nav tāds sports, kurā es gribu baigi investēties un atrisināt kaut kādu konkrētu problēmu, kas tur ir, kas neesmu tik investēt, teiksim. Tāpat arī dizains, bet es neesmu tik investēt. Varbūt tie visā procesā atklājās kaut kāda konkrēta sfēra vai kāda konkrēta industrija, kas man vītīgi uzrunā, kur es tiešām gribu investēties un atrisināt kaut konkrētu problēmu. Tas būtu tāds dream, ja tu varētu nākt apakaļ nobāzēties, tu rītīgi fokusēties, lai atrisinātu to vienu problēmu tajā vienā industrijā. Tas būtu tikai tas goals, tā kā tas cikls aizies apkārt uz otru virzienu, ka būs tāds sporta periods. Arī ne. Bet ir tas more you fuck around, more you find out. Vai jūs viņai atvēlēt laiku, lai fuckotos Jo par to pašu industriju, tu jau nezini, kas tev patīk, jo tev nav gan daudz bijuši dažādas. Tev varbūt tas nevajag nofokusēties vēl pagaidām, tev vajag vēl pamēģināt. Jā. Man jau arī ar tiem projektiem, es sapratu to, ka man patīk tie renovācijas projekti vai dzīvokļu projekti vairāk, tikai tāpēc, ka es pamēģināju gan to dzīvokļu, gan privātmājas, gan vēl. Un tagad tev ir kaut kāda arī, piemēram, tur raksti, tu vari uzprētās siltumtrasu un tāds, hei, nē, tikai reku sev iedošu kontaktu, kas to nodarbojas, tikai es to negribu darīt. Tieši tā, es tā biju. Un jā, tas, ko es arī pirms tam gribēju izcelt, kur es neesmu pārliecināts, ka es pilnībā pareizi absolvējis to fāzi, kur man vajag darīt visu. Kā redzēs, kā tas izpildīs. Jo es gribētu kad bija fokusēt tādā ziņā, kas tu dari apzināti. Bet es arī joprojām saprotu, ka es neesmu ticis tik tālu, lai es točno varētu teikt, jā, es visu saprotu. Es zinu, ko es tu daru. Es neko tieši tikko teicu, man tik grūti tikai nosprost ICP. So realistiski man vajadzēs turpināt mēģināt izolēt kaut kādus darbus, kas man interesē.
Un jā, man kaut kā būs jāizdomā interesants vidusceļš. Tā identitātes maiņa, interesants kaut kā tas. Tas vidusceļš, kā ņem darbus, kas man reizē būs, kā ies uz tiem horizontiem, jā. Tie pašā laikā nebūs tā kā pilnīgi random, lai tas nenoņem no tā lifestyle optimizācija. Vēl viens lieta, ko piebilst par lifestyle optimizāciju, pieņemsim. Es domāju, ka tas ir uzņēmējiem tā kā varbūt cikliskāk, tāpēc, nevis cikliskāk, varbūt tas tā kā biežāk notiek, mums ir tā iespēja tā kā rītīgi pielāgoties, ne? Jā. Es, piemēram, domāju par to scenāriju, kur es piemēram pārvākšos par citām valstīm un ņemšu līdz savu meiteni. Un tur tas kontrasts ir, kur man ir tā spēja pielāgoties, tāpēc, ka es esmu tā kā, es veidoju savu realitāti, uzņēmēji veidoju savu realitāti, un viņi ir citādāk, jo tas tipiskais darbs, ne? Un tagad viņi ir tāds weird, kā viņi parasīs to valsts un būs pilnīgi off, ne? Tur nav ne ģimene, nekas. Jā, tur nav draugi, nav ģimenes, par viņu es tādu saviem par sevi, jo manā gadījumā man ir laptops, I'll figure out, es vienkārši rukāšu, tā kā safe. Es varu būt citā valstī un projām rukāt, un just figure out, bet viņas gadījumā viņai būs pilnīgi tā kā, ja viņa pieredus pirms tam meklēt darbu šitā, ja viņa pieredus tur strādā kā freelancers, pēkšņi hops, viņas jau valstī citu valodu, citu cilvēku, viņi nepazīst, ne? Es nezinu, kā viņi to darīs, un tad to visu nesprāt. Bet jā, kāpēc tu gribi izcelt, es arī ievērošu to identitātes jautājumu, kur uzņēmēji viņi daudz biežāk, ja tas parastam cilvēkam, ja parasti tas 9 to 5 vai ko viņš to dara, tad viņš sapņo par to, ka, es varētu izdarīt šito lietu, vai šito. Bet te, kad tu reāli sāc darīt, tas izpildās pilnīgi cilvēki, jo tu reāli vari to darīt. Ne? Tas tā kā vienā brīdī cilvēks tā kā sapņo, ka tu, tā kā vienā brīdī tas hesitations ir tā problēma, ka tu vari izdomāt kaut kādu rītīgu lietu, un varbūt tu pat viņu domā rītīgi ilgi, varbūt tu rītīgi ilgi domā, kā tu atvērši to veikalu, vai tu atvērši to biznesu, un tu domā par to pašu lietu ļoti ilgi laiku. Bet uzņēmējiem tā lieta tāda, tāpēc, ka mēs reāli darām to lietu, mums ir tā problēma, ka mēs par daudz varam switchot. Tāds interesants elements tajā. Jo, ja tu neesi... Jo mēs nebaidamies tikai darīt vienkārši. Jā, un tur vēl tas risks ir, ka mēs pārāk nebaidamies. Ka mēs neturamies pie tā kaut kādas lietas, kur mēs hopojam visu laiku. Ja tu nesāc to darīt, tev tas tā problēma, ka tu nesāc darīt, ka tu pārāk baidies. Kad tu sāc, tad tā problēma, ka tu par daudz nebaidies. Kad tu hopo visur un neinvestē nekur. Bet īstenībā varbūt tas tikai... Viņai arī būs kaut kāds triggers, lai darītu kaut ko līdzīgu, kā tu tikai ienākt arī tajā tavā vidē. Jo es tagad atsaucos uz sevi. Man bija tā, ka es arī strādāju vienkārši 9 to 5, man nebija nekāda biznesa, neko. Un es aizbraucu uz Kostariku uz 3 mēnešiem. Un sākumā, es tur gāju uz pludmali, gāju makšķerēt, visu kaut ko darīju. Un tad vienā mirklī bija tāds, garlaicīgi, cik var iet uz to pludmali un ko. Un tad es sāku datorā kaut ko meklēt, sāku kaut ko haslot tur un man no tā aizgāja, ka man nebija ko darīt un vienkārši to nodarbināju un es tādā veidā, man liekas, iegāju tajā. Tas būtu optimāli. Tas būtu nice, Redzēs. Tu vari to argumentu tā, ka parastam individam, kurš varbūt man kāds uzņēmēji, tas labākais mūs būtu ielikt sev ārā no tā diskomforta rītīgi un pastīties, kā tos smadzenes reaģē. Tāds var būt labs arguments. Identity shifts, viņam jānotiek šā vietā, agrāk vēl. Tas ir viena lieta, kas atšķirs mums no datoriem, un nākotnē būs tas, ka mums tā lieta vienkārši būs tā kā necessities, un dators reāli varēs būt tā, ka viņš uztais vienu tasku un vienkārši lēnīgi naudas. Viņš daudz uztraucās par mākslīgiem intelektu, ka viens no tiem doomsday eventiem varētu būt tā, ka tu viņam iedod kā nepareizu direktīvu, tad viņš nenormāli optimizē uz to vienu lietu, un tas tikai iznīcina vienkārši visu. Es nezinu, nav īsti tā kā labs piemērs par piemēram. Ja tu viņam iedod direktīvu, tur taisīt svets, viņš reāli izmainos visu pasauli, viņš optimizēs pilnīgi visu, un visus resursus. Viņš atslēgs elektrību, lai svets būtu vairāk vajadzīgs. Viņš izveidos tehnoloģiju, lai konvertētu stiklu uz svecēm, viņš izveidos tehnoloģiju, lai konvertētu kā vērtīgs materiāls uz sveķiem. Viņš optimizēs visu svecēm, un tas tikai iznīcinās visu realitāti. Viņiem, datoram ir tā tendence, ka viņam var būt tādiem tasku, viņš var execute līdz galam. Un mūsu gadījumā, kā cilvēcei, mums vienkārši tāds nav, mēs esam mūsu psiholoģiski iebūvēts no uga-buga laikiem. Mums arī nevajag, Tas ir, man liekas, tas mums patīk cilvēki, tas ir ļoti forši. Tas tā kā bīdi to progresīvu, to inovāciju, ka mums konstanti tā kā vajag pārmaiņas. Mums nekad nebūs pietiekami, mums nekad tā kā nepietiks. Vai kādā situācijā mēs būtu, mums tāds, kaut kā cita ir,
tas vienīgais tas Buda scenārijs, ka tu meditē tur gadiem, tad nonāc līdz kaut kādiem paši stillness, vai ne? Bet, jā, visu laiku būs tas vajadzīgi, būs tu progresu. Lai ko darīt, paies kaut gadi, tad būs tāds, es gribu ko mainīt. Visu laiku būs tas, es gribu ko mainīt, vai tā identitātes liek. Jā, un tas tu vari mainīt to, jā, tur jau var progresēt citādi. Tu vari mainīt kā lifestyle, kā es tagad darīšu, tu vari mainīt biznesu, tu vari mainīt ģimeni, man liekas, vairāk par lifestyle. Viņas vienā brīdī izlemt, kā nē, es vairs negribu. Tur ir tāda domāja, ka cilvēki jau kaut kādā ziņā mainās. Pieņems ir kaut kāda pāri, kas tur 20 gadus kopā un tur pēkšņi viņi izšķirās. Tas, man liekas, ir tik insane. Un mēs visi domājam, mums nekad tā nebūs. Bet noteikti viņi arī tā kaut kad domāja, ka viņiem tad, viņi ir for life. Kā ir tas, ka tikai uz vienu to nofokusējies, vai kaut kur uz aiziet. Tur ir labs piemērs tam, ka tu nofokusējies uz vienu, kas dzīvoši to cilvēku uz mūžu, un tev paiet tas laiks un tavs smadzenes. Tur, es domāju, jā, tur tā cilvēks, kā smadzeņu daļa, kas šiem pāriem liek, gribētu vienkārši ko jaunu pēc. Tev ir bijušas labas laulības, cik ilgi, un tavs smadzenes vienkārši tas labākais vienīgais. Es gribu slikt laulības tagad. Es domāju, ka tas to pasties tā, ka tu vienkārši ierēķini to iekšā. Kad tu ierēķini iekšā, tas saka savam otrai pusē, tu saproti, ka pēc 5 gadiem mums būs precīzi. Vai ierēķini iekšā, izdomājam laicīgi, ka pēc 5 gadiem mēs aizceļam mūsu pasaules ideāls. Vai kaut ko pamainīt. Man tas ir jāņem prātā, ka tas vienkārši tādā sistēma, tāds spēles noteikums. Un varbūt cilvēki vienkārši ikdienā nesaprot, ka tas ir spēles noteikums. Un tad, kad tas notiek, tad ir tā vēlme, kā mums uzņēmējiem, ka tā vēlme redzēt to shiny objektu. Ja tu nesaproti, ka tas ir tikai tavā smadzenē spēles noteikums, ka viņš gribēs to shiny objektu, pat ja tas nav labi, tu nevarēsi sev nobāzēt tajā brīdī un teikt, ka nē, pagaidīšu 5 dienas, un nākšu atpakaļ palīdzīšu, jo tiešām tas ir noticis. Jo sākumā man tā noteikti bija, ka visi šie objekti man mētājies. Un tagad man tikai ir absolvējis to brīdi, kad es varu sev iet, ok, šis pārībām šie objekts pagaidīs iečulošu. Tu iečulo, un tad tā kā nomierinās tas vajag, un tā arī ir. Un tad tas pats scenārijs par tām laulībām ir, kad, ja tu nerēķinies, ka tas notiks, un ja tu nelaicīgi setupo, tagad teiksim tā, ka jūs nelaicīgi izrunājat, hei, būs scenārijs, kur mums sāksies tur besīgi, mēs gribēsim, ko mēs tajā laikā darām. Tagad mums ir labas attiecības, ko mēs darīsim, tagad mums nebūs labas attiecības, kā mēs ieiesim tajā problēmai konstruktīvi. Tad, kad ja jūs to neiznosit laicīgi, jums neatmēsiet tā kā, ok, kad tas notiks, darīsim tā, ka mēs katrs aizbrauksim uz savu ceļojumu, un tad pārbaudīsim, kā dzīve. Tad, kad tas pienāks, tad tās smadzenes izdomās kaut kādu stulbu. Izdomās kaut kādu stulbu risinājumu. Tas ir racionalizēs, kā mēs runājam, attaisnojumā atradīsim. Jā, un visticamāk, tad tev būs tā, ka tu vairs nemīlēs to cilvēku, un tu racionalizēsi, ka tas nav tavs smadzenes, kas to dara, tad racionalizēsi, ka tas cilvēks vienīgs ir. Tad tu racionalizēsi, ka tiešām aiziet prom tas labākais scenārijs. Bet ja jūs izdarat to izvēli laicīgāk, tad, kad tas pienāk tā kā, nē, pagaidi, mēs to izvēlam, tas notiks šajā, tad visiem notiek. Vai tad izdaram mūsu plānu, kā šitam te, un mēģinām tik cauri konstruktīvi. Es arī domāju, vai tas nav kaut kādā ziņā no tā, cik daudz tu esi eksperimentējis, tu esi daudz dažādu biznesu pamēģinājis, es zinu, ka tur ir grūti, ka tur nav, un ka tu esi nofokusējies uz šito. Jo tu zini, cik grūti ir īstenībā citur, un ka nav tik visu rožaini, kā liekas no malas tas shiny objekts. Un tāpēc tu negribi biznesā nemaz mēģināt kaut ko jaunu, jo tu zini, ka tur būs daudz ēršķi un ka tur nebūs forši. Tāpat tās arī, man liekas, par dzīvi, tā kaut kādām tādām ikdienišķām lietām. Ja tu esi testējis ūdeņus, tu zini, ar ko tu rēķinies, tu esi gatavs pieņemt, ok, būs kaut kāds nesaskaņas, bet tu esi gatavs pieņemt tās nesaskaņas. Un ja tu aizies citur, tur nebūs labāk, tur būs vienkārši citādāk. Es tev veicinu, šīs bija labs atzinums, es šitam rītīgi piekrītu. Tas tāds rītīgs prikals, kur tu vēl lieta, kur tu vienkārši nevari zināt, līdz tu izdari, tu teici par biznesu, tu nevari zināt, jo tagad ir vieglāk teikt nē šiem objektiem, jo tu zini, ka visur ir iebreznieki. Tu tieši tas notiek scenārijs, kur tu pagaidās pāris dienas, tev heiķiņš nomus, pasties tu ideju, obviously tu ideju, tāpēc, ka rekur šitā problēma, ko tie brīdī tu neredzēji, jo tev bija tās rozā bildes. Es to rītīgi piekrītu šitā, un es nezinu patiecībām, kā tas plājojās, bet es domāju, ka arī tas man liekas, pa jebkuru dzīves situāciju. Tas ir applicable, jā, tikpat daudz, manuprāt, cilvēki dzīvē, relationshipos, dažreiz tas 9 to 5,
tev gribās no viņa aiziet prom uz savu biznesu tīri, tāpēc, ka tev gribās kaut ko citādāk. Jā, un palēm neviens viss man nezinu, cik krūti īstenībā biznesu var runāt. Pilnīgi savus, pilnīgi sudīgi. Tikai visi sudīgi. Tur visticamāk daudz sudīgāk, ka šeit kurš kaut ko mēģinās uzņēmē darbību, vienmēr saka, ka tā viss tūbāka lieta, ko darīt. Tas ir drausmīgi. Tur pašā laikā to darīju, un pēc patīk, ja tas jocīgi tā dilma. Tas labs atzīmes. Jā, šis labs atzīmes. Visi ir sudīgi.